Kurzemnieki, dārgie dūzarieši. Kā Rīgā dažreiz mēdz dzirdēt, esam Kurzemē, robežas drošajā pusē. Man kā gandrīz kurzemniekam, no tēva puses saldiniekam, tagad mazā Kurzeme, Līča pusē Engurniekam. Vienmēr iebraucot Kurzemē, tiešām sāk justies drošāk, plašāk, brīvāk. Jā, stāsts par dūzari. Tad, kad Agnes man lūdza kaut ko sagatavot par dūzari, es atcerējos, ka tiešām tāda Kuršu zeme ir vēsturiski bijusi Dienvidu Kurzemē, bet mēs par to zinām diezgan maz, arī gatavojoties šim stāstam. Un bija tā kā mazliet jāiespringst, jāatsvaidina zināšanas, jāpārcilā Kuršu grāmatas, Kuršu vēstures un arheoloģijas grāmatas. Šeit tās ir. Es palaidīšu tās apkārt, lai jūs arī varat. Tā arī. Un te ir viena no tām, apmēram 3 kg ar Kuršu vēsturi un arī Latvijas arheoloģijas rokas grāmatu. Droši var skatīties. Smaga. Mēs zinām Miera Kursu, kas ir tā kā Ziemeļa Kurzeme, Ziemeļa Austrum Kurzeme. Mēs zinām Bandavu ar festivālu, kas tur notiek. Mēs zinām Bandavu ar pēc Jēkaba Janševska romāna nosaukuma. Jēkabs Janševskis Bandavā, bet par dūzari mēs zinām, mums būtu jāzina diezgan daudz, bet kaut kā viņa ir palikusi tiešām diezgan attālu. Bet ne tāpēc mazāk interesanta, varbūt pat vēl vairāk interesanta. Kāpēc tad mēs to arī mēģināsim saprast? Tātad viena no Kuršu zemēm, kā Agnes rādīja šo karti, atrodas tā šeit pašā dienvidu stūrī, dienvidu stūrī Kurzemē. Pirmo reizi par to ziņas ir 13. gadsimtā. 13. gadsimta rakstītajos avotos ar šādu te nosaukumu Dolzare, Duizare, Donzare teritorijā. Nosaukums liecina par kādu svētu ezeru Dūzares teritorijā. Vairākums vēsturnieki ir ieskatā, ka tas varētu būt Papes ezers. Protams, lietuvieši, jo daļa no Dūzares šīs te vēsturiskās zemes atrodas arī Lietuvā, šo deķīti velk uz savu pusi. Viņiem liekas, ka tas ir kāds ezers robežas viņu pusē. Lai nu tā arī paliek, lai šis jautājums paliek atklāts. Pavisam, tātad mēs redzam, ka Kuršiem ir 8 zemes, un Dūzare ir viena no mazākajām, vēl mazāka ir tikai Megava un pilsēts. Šajā kartē attēlotās Dūzares robežas, kā mēs redzam, ir diezgan nosacītas vai aptuvenas. Ir skaidrs, ka neviens mērnieks dabā jums tagad neparādīs, kur ir bijušas Dūzares robežas toreiz. Tās ir aptuveni vilktas pēc rakstīto avotu ziņām un arī pēc, protams, arheoloģijas, cenšoties tā kā to novada robežas iezīmēt. Šeit mēs redzam citu viedokli, tas ir 2008. gadā, pēc jaunākiem arheoloģiskiem pētījumiem, tā tad ievilkt Dūzares teritorija. Es tā kā mēģināju iet vidusceļu un ielikt Dūzari mūsdienu kartē. Mēs redzam, ka tiešām daļa atrodas Lietuvas teritorijā. Dienvidu robeža aptuveni gāja pa tagadējo Latvijas-Lietuvas robežu. Pats dienvidu stūris, protams, iesniedzas Lietuvā Dūzarei. Pa Sventājas upi līdz mūsdienu Skodai, Vārts upes krastos, tad pavērsās uz ziemeļiem līdz Priekulei. Ziemeļu robeža gāja pa Virgas, Vārtājas un Vārts upēm uz leju gandrīz līdz Liepājas ezeram. Dūzara robežojas dienvidos uz leju, tātad ar Megavas zemi, un Bandavas un Cekļu zemes ir tā kā ziemeļos un austrumos, un Piemaras zeme ir ziemeļos. Senākā karte ir sastādīta Latvijā 30. gados, ņemot vērā dažādas rakstīto avotu ziņas. Savukārt
arheologs Evalds Mugurēvičs, pētot seno novadu robežas, viņš tad arī ir koriģējis šo karti, mazliet to ziemeļu robežu tā kā pavirzot uz leju un secinot, ka 13. gadsimta vidū, tātad krusta karu laikā, Dūzarē bijuši 14 apdzīvotas vietas. Tātad šajā savā stāstā centīšos pastāstīt to, ko par Dūzari mēs varam uzzināt galvenokārt no arheoloģijas sniegtajām ziņām. Kāpēc arheoloģijas? Tāpēc, ka rakstīti avoti un dažādi vēsturiski attēli, tie var tikt skaidroti ļoti dažādi. Pirmkārt, mums ir jāņem vērā to, ka rakstītos avotus ir sastādījuši dažādi autori ar dažādiem uzskatiem. Teiksim, Atskaņu kronikas autors ir bijis pietuvināts bruņiniekiem, viņš ir rakstījis tā, kā ir bijis izdevīgi Vācu ordenim. Indriķu kronikas autors savukārt ir bijis garīdznieks, viņš ir rakstījis tā, kā ir izdevīgi krusta karu rīkotājiem, krustnešiem un bīskapiem. Viņš ir pārstāvējis šo teoloģisko viedokli. Ir skaidrs, ka viņš neko daudz par vietējiem nerakstīs, jo romiešiem jau bija sens teiciens, ja par tevi neraksta, tā tad tevis nav. Principā apzināti šajās kronikās jūs atradīsiet to, ka autori ir apzināti maz rakstījuši par vietējiem iedzīvotājiem, viņi vairāk ir aprakstījuši vācu iekarotāju darbus un nedarbus. Savukārt vietējos viņi ir aprakstījuši diezgan maz. Protams, ar dažiem izņēmumiem minēti ir seno baltu tautu, Latvijā dzīvojušu baltu tautu karaļi. Jā, tie ir minēti valdnieki, karaļi, bet par vienkāršo tautu tie raksta diezgan maz atsevišķi fragmenti, un arī tie var būt dažādi skaidroti. Varbūt aiz dusmām pret vietējiem ir aprakstījis viņus kā dīvainus cilvēkus. Īstenībā viņi ir tam laikam pilnīgi atbilstoši moderna sabiedrība. Savukārt arheoloģijas sniegtās liecības, tas viss, ko slēpj zeme, var, protams, arī dažādi tikt skaidrots, taču mūsdienās mēs šīs ziņas, ko arheologs stāsta, pats šis te arheoloģiskais atradums, teiksim, skeletkaps vai ugunskaps, kādi ir raksturīgi kuršiem, viņš neko mums nestāsta. Par viņu stāsta arheologs, kurš šo izpēta, un tad viņš lūk nones jums ziņas. Bet mūsdienās arheologam var neticēt, ja viņš šīs ziņas nav pārbaudījis laboratorijā, ja viņš nav beidzis kādu apbedītu cilvēku etniskās piederības noskaidrošanu. To var izdarīt, analizējot viņa DNS. Principā tas tad ir jau bioķīmisks pasākums. Bioķīmijas laboratorijā var izanalizēt DNS un aptuveni saprast, kas ir viņš bijis kāda ir bijusi viņa tautība. Tagad to sāk darīt ar visiem zināmajiem lībiešiem, un parādās ļoti interesantas ziņas, ka šie lībieši nemaz bieži vien nav lībieši, tie ir lielā mērā skandināvi, vismaz pie Daugavas dzīvojošie. Tā izskatās DNS, un šādi izskatās C14 metodi, šādi var noteikt principā gandrīz jebkuras organiskas vielas vecumu. Jebkura organiska viela satur šo C14 oglekli, un tai ejot bojā, vai tas ir cilvēks, vai tas ir koks, šis te ogleklis beidz tā kā attīstīties un var noteikt tā pussabrukšanas periodu, principā fizikālas analīzes, fiziķu laboratorijā veicamas analīzes, un var noteikt vecumu dažādiem kādreiz pagātnē dzīvi bijušajiem organismiem. Tas ir darīts arī šeit, ar Dūzarē atrastajiem dažādiem paraugiem, un ir diezgan precīzi datētas dažādas senvietas Dūzarē, bet par to mazliet vēlāk. Un tāpat arheologs var ar bioķīmijas palīdzību noteikt to, ko pagātnes cilvēks ir ēdis, kāda vide ir bijusi viņam apkārt, un principā noteikt viņa dabas apstākļus un viņa uzturu, kāds tas ir bijis pagātnē, analizējot stabilos izotopus. Arī tās ir faktiski tie elementi, ko
laboratorijā strādājot, jā, tas ir ilgstošs process, no apbedījuma paņemtiem kaulu paraugiem, tos vienkārši ķīmiski apstrādājot, vienkārši sakot šķaidot, un pēc tam šo šķīdumu analizējot, var saprast, ko šis cilvēks vienkārši sakot ir ēdis, kādā diētas mākonī viņš ir dzīvojis. Un šīs ziņas jau vairs nav apstrīdamas ļoti viegli. Ja par vēsturiskiem avotiem mēs viņus varam stundām šeit diskutēt, tad, lūk, parādot šos datus, ir skaidrs, ka ir diezgan grūti apstrīdēt tādas ziņas, ko ir arheologs sniedz, un vēl papildus arī snieguši citu nozaru zinātnieki, egzakto nozaru zinātnieki no laboratorijām. Respektīvi, šī informācija ir diezgan droši ticama. Tāpēc ir vērts aplūkot arheoloģijas sniegtās liecības, un, protams, ja tās vēl var papildināt ar rakstītiem avotiem, kroniku ziņām, tad mēs varam pietuvoties diezgan tuvu tai vēsturiskajai realitātei, kāda tā ir bijusi pagātnē, respektīvi noskaidrot šo informāciju gandrīz precīzu dabūt šo vēsturisko ainu, kāda tā ir bijusi pagātnē. Tā, es šo savu stāstu kārtoju tā, ka mēs izietu secīgi cauri, kas tad ir noticis Duvzarē, sākot no pirmo cilvēku ienākšanas līdz pat krusta kariem 13. gadsimtam. Protams, visu šajā stundā jums nevarēšu pastāstīt, bet interesantākos faktus es esmu centies šeit apkopot. Tātad akmens laikmetā Duvzares teritorija nav bijusi apdzīvota. Tas ir tikai tas, ko es varu teikt šovakar. Iespējams aizparīt, kāds šeit uzies, nezinu, akmens cirvi, un tad to varēs, teiksim, viņam blakus, viņam uzies kādu nomedīt dzīvnieku kaulus, tos varēs nodatēt, un šī aina jau mainīsies. Tas ir tikai stāsts uz šodien. Tā nav absolūta patiesība, ka tā tagad paliks visu laiku. Pašreiz Duvzarē akmens laikmeta sākumā, kad Kurzemē parādās plašāki cilvēki, kā mēs redzam, šie punktiņi, tie visi ir atradumu vietas vidējā akmens laikmetā, jeb mezolītā. Tuvākie atradumi ir virs mazliet uz ziemeļiem no Liepājas ezera. Latvijas vēsturiskajā telpā iedzīvotāji turpināja ienākt pa un gar lielākajiem ūdensceļiem Daugavu un Lielupi, un kā redzams, tad vairāk cilvēku ir ziemeļu Kurzemē un rietumu Kurzemē pie jūras. Var redzēt, ka viņi ir no mūsdienu jūras krasta, tad jūra ir bijusi, protams, daudz dziļāk iekšzemē, pēc tam tā ir atkāpusies. Savukārt līdz dienvidu teritorijām, vienkārši pašreiz mēs varam spriest to, ka līdz dienvidu teritorijām, tā skaitā arī Duvzarē, šie cilvēki nav nonākuši. Tie šeit nav nonākuši, jeb aizmigrējuši. Viens jaunākā akmens laikmeta, jeb neolīta apbedījums, te jūs redzat kartē pa labi, Atkalnos, Grobiņas pagastā pie Atkalnu un Lankupu mājām ir atrasts. Šajā te apbedījumā ir apbedīta, mēģināsim parādīt, būtu jābūt 30 līdz 35 gadus veca sieviete. Tieši tā, tad jau šie sievieti ir ļoti ievērojami vecumi, ja akmens laikmetā cilvēks, pat vīrietis, ja viņš sasniedz tik lielu vecumu, tas ir ļoti ievērojams vecums pēc 30 gadiem. Ir ļoti labi, ja cilvēks tad vispār ir izdzīvojis, dažādas slimības, dzīvnieku medības, kas apdraud cilvēkus, sievietei vienmēr bīstamās pirmās dzemdības un vispār dzemdības. Ir bīstams sievietes organismiem īpaši, protams, akmens laikmetā, kad tā aprūp te jau nekāda gandrīz vai cienījamā vecumā apbedīta sieviete 30 līdz 35 gadu vecumā. Apbedījumā ir līdzdots akmens ķīļveida cirvists, tas tumšākais objekts pa kreisi, kas ir parasts darbarīgs, 3 krama kasīkļi, tātad tie gaišākie pa labi. Ko tad darīja ar kasīkli? Parasti apstrādāja ādas. Viens no tiem veidiem, kur mēs varētu viņu redzēt, ir ādu apstrāde, kad ādu ģērēšana noņem no ādas, lieko dzīvnieku gaļu nost, un tad ādu var izmantot, nezinu, apģērbam vai kā segu vai kā pārsegu. Apbedījums ir saistāms ar Auklas keramikas kultūru,
kas tātad savukārt jau ir saistāma ar zemkopības pirmsākumiem Austrumu Baltijā. Pirms tam, ja mēs redzam šeit vidējā akmens laikmetā, tie ir pārsvarā mednieki, zvejnieki, tad šeit šādas senlietas jau mums sniedz ziņas par to, ka šeit ir ienākuši tie cilvēki, kas teju vai šī posma beigās ap 1800. Gadu pirms Kristus jau ir sākuši nodarboties ar zemkopību. Tad mums seko agrometālu periods. Kādreiz to dēvēja par bronzas laikmetu, bet, jo šajā periodā ir izmantota pārsvarā bronza, bet atkal attīstoties šīm te datēšanas iespējām, C14, ja oglekļa datēšanas iespējām, ir noteikts, ka jau pirms Kristus ap 500. Gadu ir sākt izmantot dzelzs. Tātad tie jau ir metāli, vairāki bronza plus dzelzs šī laikmeta beigās. Tāpēc to tagad sauc par, ir pieņemts dēvēt par agrometālu periodu. Šajā perioda sākumā un iepriekšējā perioda neolīta beigās Latvijā ienāk ķemes bedrīšu keramikas kultūras kopienas. Kāpēc to visu nosaka pēc keramikas? Jo ļoti daudz saglabājas šīs keramikas paliekas podu paliekas, jo tās pods vienkārši ir ļoti trausls, to pārnēsājot vai tajā vārot ēdienu vai sildot ēdienu, tas plīst. Un visbiežāk tieši pēc šīm keramikas lauskām var noteikt to, ka cilvēks kaut kur pagātnē ir bijis. Auklas keramika, kā es minēju, tā ir vienkārši keramika, kas ir rotāta ar auklas iespiedumiem. Ķēmes bedrīšu keramika, tātad viņi ir rotāti ar tādiem kā ķemveida zaru iespiedumiem. Un pēc tā mēs varam noteikt šo kultūru, kādas kultūras pārstāvi tad tie ir bijuši, kas šīs lauskas ir atstājuši konkrētā vietā. Un šie ķēmes bedrīšu keramikas izgatavotāji vai kultūras pārstāvi, tie pārsvarā bija mednieki, zvejnieki. Palielinājās Latvija, vispār Austrumu Baltijā palielinājās iedzīvotāju skaits, un cilvēki sāka meklēt jaunas dzīves vietas. Kā liecina šī te atraduma karte, šie visi ir atradumi. Jā, nerāda. Pa kreisi jūs redzat Dūzēras teritoriju, tā laiviņa, tās divas mazās laiviņas, viena lejā un viena mazliet augstāk, tie ir bronzas cirvji. Tas garais pa vidu starp laiviņu un tāda taisnstūra, tas ir šķēps, tad tie jau ir no bronzas darināti priekšmeti. Tie ir no bronzas darināti priekšmeti. Pa labi ir arheologu pētītas nenocietinātas apmetnes, piemēram, kalētu raču un saušu apmetne. Apmetne ir stipri postīta lauksaimniecības darbos, un tur ir atrasti, jādomā, ka tagad te viņi būs, jā, raču apmetnē ir atrasti apmestās keramikas fragmenti, ja vienkārši lauskas no podiem. Pēc šīm lauskām tad mēs arī varam noteikt, kādi cilvēki šeit ir dzīvojuši, jo katri no viņiem būtībā savu kultūru tā kā atstāja iespiestu trauku ārmalās, trauku ārējos malās. Kāpēc nav vairāk ziņu par šo apmetni? Tāpēc, ka tās ir diezgan īslaicīgas, un viņas to apdzīvotību neilgst ļoti ilgi, un lauksaimniecības darbi, kaut vai padomu laikā piekoptā, un noteikti tā galvenokārt ir padomu laikā piekoptā dziļā aršana. Jūs droši vien labāk zināt, ap 50 centimetriem droši vien slemes vismaz gāja iekšā, atstājot dziļas vagas. Viņi šī dziļā aršana, un praktiski pat arī seklā aršana, šo te apmetnes kultūrslāni var izpostīt. Apmetnes kultūrslānis nav biezs, jo cilvēki tur dzīvo neilgi. Kāpēc neilgi? Jo nodarbojoties ar zemkopību, tā zemkopība nav kā šodien, kad lauks tiek atjaunots, viņu mēslojot. Katru sezonas sākumā lauks tiek mēslots. Toreiz lauks netiek mēslots, viņš tiek izcirts mežs, nolīsts līdums. Lauks tiek apstrādāts 2, maksimums 3 gadus.
viņa auglība beidzās un viņi tiek pamesti. Šis lauks tiek pamests un apmetne atkal veidojās citur, kur atkal ir iespējas iekopt šos laukus. Tāpēc šīs apmetnes ir īslaicīgas un neko pēc sevis daudz neatstāja. Jā, šeit mēs redzam keramiku un pa kreisi tie ir aužamo stāvu atsvari. Tātad steļu pirmsākumi varētu būt, uz kā tiek austi audumi. Šajā periodā veidojas arī sabiedrības sāk nodalīties, ja pirms tam nodarbojoties tikai ar zemkopību vai sākot nodarboties ar zemkopību, visi vēl ir lielā mērā vienlīdzīga sabiedrība. Viņiem visiem ir jāstrādā, lai šo tīrumu dabūtu, vai tie, kas nodarbojas ar medībām, viņiem visiem ir, teiksim, vīriešiem, visiem ir jāiet medīt, sievietēm, visām ir jāiet vākt ogas, sēnes, kādus graudaugus, kas ir sastopami dabā. Darbojas viss kolektīvs kopā pie viena darba. Tad šeit, kad šī zemkopība jau sāk attīstīties, un vēl arī ienāk bronza, parādās elite. Tātad tie, kas uzkrājas šie produkti, protams, zemkopi viņi uzkrājas, ir mednieks, lopkopis, mednieks un zvejnieks, piedodiet, un vācējs, viņš dzīvo teju no rokas mutē, un visa viņa mantība ir paņemama gandrīz kopienas mugursomās un pārnesam, tad zemkopim jau ir vajadzīgs turēt kaut kur graudu rezerves. Viņam ir laba raža, viņš ievāc vairāk graudus, nekā viņš var izsēt, viņam veidojas virsprodukts, kaut kāds uzkrājums. Tad vēl parādās bronza. Viņš skatās, ka viņš šos graudus var iemainīt pret bronzu, vai viņš, nezinu, ir ievācis medu, var iemainīt pret bronzu, viņš var iemainīt gaļu vai kādas dzīvnieku ādas pret bronzu. Viņam parādās bronzas priekšmets. Bronza ir ļoti dārgs priekšmets. Un viņam veidojas uzkrājumi, un ir loģiski, ka viņam ir jāsāk sargāt šī savu manta. Nu, tad parādās bronzas laikmetā pirmie pilskalni. Jo ir, protams, kur parādās manta, tur ir arī laupītāji, konkurējošās kopienas, kas konkurē ne tikai par zemēm, bet arī par mantu, arī par citiem resursiem, par graudiem, teiksim, par to pašu bronzu, un tāpēc šie te uzkrājumi jāsāk sargāt. Un cilvēki pārvietojas uz dzīvi pilskalnos. Vienkārši, lai aizsargātos, lai arī glabātu savus resursus. Jā, tas ir Paplakas pilskalns, kas atrodas Virgas pagastā, Virgas upītes kreisajā krastā, 2 kilometrus uz dienvidu austrumiem no Paplakas ciema. Šeit šī, vienkārši sakot, jūs tur varētu tagad redzēt bedri. Tā ir iedziļināta celtne. Iedziļinātas celtnes paliekas, kādas tās izskatās, kad tās atsedz arheologi. Un šī iedziļinātā celtne ir bijusi būvēta kā sava veida slieteņa tipa celtne, kas no iekšpuses, vismaz tur, kur ir bijis pavards, šie te uzslietie koki, ir no iekšpuses apmesta, jeb odarēta, jeb izziesta ar māla kārtu, māla apmetumu. Tad tā jau ir, es teiktu, izolācija pret uguns iedarbību, pret karstumu, pie reizes arī, lai caur šiem te slieteņa kokiem nenākt iekšā vēji, augstums, iespējams aizturēja arī savu daļu no mitruma. Jā, un šie te C14 datējumi, acīm redzot, šeit ir paņemtas ogles, kas pavardā ir saglabājušās, kas slānī saglabājas diezgan ilgi, ogles ir nodatētas, un tie liecina, ka celtne ir izmantota laikā no 361. līdz 204. gadam pirms Kristus. Tātad, cik tas mums sanāk? Tā rēķinot, apmēram 1,5 gadsimta šī celtne ir izmantota. Ir skaidrs, ka tā neviena koka celtne, ir īpaši slietenis tajā laikā tik ilgi nevarēja kalpot, ka viņa varētu būt kalpojusi 5, 10 gadus, varbūt 15 gadus šajā te laikā, bronzas laikmetā. Tūmā atrodas Kalna Zīvertu kapulauks šim te pilskalnam, kur varētu būt apbedīti pilskalna iedzīvotāji. Parasti kapulauki, jeb apbedījuma vietas no dzīves vietām neatrodas ļoti tālu. Varētu teikt, ka līdz kilometram bronzas laikmetā pat tuvāk. Un normāli, ka tas pat netālu pilskalnu ierasta praksa ir, ka netālu pilskalna, ap pilskalnu tuvējā, nezinu, varbūt pat 0,5 kilometra radiusā atrodas kāds kapulauks apbedījuma vieta.
kilometri vēl var būt. Tas ir saistīts ar to, ka mirušais kaut kā ir jānogādā no dzīvesvietas uz kapiem. Tas atkal prasa resursus. Un tāpēc šie kapelauki ir diezgan tuvu. Un iespējams, ka teritorija Pilskalna arī ir šai kopienai, viņi ir atbildīgi par nelielu teritoriju Pilskalna. Viņi nevar šo sev kapelauku rīkot kaimiņu kopienas teritorijā. Un tāpēc arī šīs abadījuma vietas atrodas diezgan tuvu. Un tā, šeit mēs redzam diezgan īpatnu abadījumu veidu, kad kremācijas paliekas, ja tātad mirušais tiek kremēts, sadedzināts uz ugunskura, par to es stāstīšu gandrīz pašās beigās, kā tas varētu izskatīties toreiz. Šīs te uguns kapa, jeb uguns rituāla paliekas tiek ievietotas tādā augšā pa labi māla traukā, māla urnā to varētu nosaukt. Tas ir konstatēts Rucavas bašķos. Šajā te agro metāla periodā šajā kapu laukā ir bijuši 3 kapu uzkalniņi. Viens no tiem, kā mēs redzam, pat ir nofotografēts, viens no tiem ir bijis apjosts ar akmens riņķi. Un šī abadījuma vieta datēta ar laiku no 9. līdz 8. gadsimtam pirms Kristus. Tā, ejam tālāk. Jā, agrais dzelzs laikmets. Tātad tas jau ir laiks mūsu ērā, pirmie 5 gadsimti mūsu ērā pēc Kristus dzimšanas. Kas notiek Dūzerē? Sabiedrība turpina dzīvot pilskalnos. Redzam, ir viens pilskalns uz Dūzeres, un laikam Bandavas robežas vai Piemaras robežas. Viens pilskalns pastāvējis, un arī nenocietinātajās apmetnēs cilvēki turpina dzīvot. Tomēr pilskalni daudz viet zaudē savu nozīmi. Tie daudz viet zaudē savu nozīmi. Jā, protams, šajā laikā parādās arī Impiltes pilskalns, kas ir lejā, tur, kur apmēram ir līdzinieki kapelauku Lietuvas teritorijā. Impiltes pilskalns parādās, kas kļūst principā par Dūzeres centru. Viņš ir centrālais pilskalns, viņš ir lielākais pilskalns, viņš ir, jā, Lietuvas pusē pilskalns, bet tas pastāv no apmēram 2. gadsimta līdz pat 13. 14. gadsimtam un ir diezgan nozīmīgs arī pēc tam dažādos vēsturiskos notikumos. Tā kā jā, centrs ir Lietuvas teritorijā. Bet šajā periodā pilskalns sāk zaudēt savu nozīmi. Kāpēc? Tāpēc, ka šī te lauksaimniecība sākumā ir, kā jau es teicu, diezgan tāda ekstensīva, jeb noplicinoša, jeb tāda resursus patērējoša. Līdumiem ir nepieciešamas lielas platības. Līdums veidojas tā, ka izcērt lielos kokus. Stumbrus droši vien izmanto kaut kādām ēkām, bet tādus nelielākus kokus un krūmus tos vienkārši nodedzina, un šie pelni tā kā apmēslo šo zemi. Tad viņi uzvar, tas viss samaisās, un tā zeme tiek padarīta vēl auglīgāka, un šie te līdumi tiek izmantot lauksaimniecībā. Taču lauksaimniecībā šādu līdumu, kā jau es minēju, var izmantot vien pāris gadus. Tāpēc zeme apkārt pilskalniem tiek vienkārši sakot noplicināta, ja tās auglīgais resurss tiek iztērēts, un iedzīvotājiem nākas meklēt jaunas teritorijas, ko palīdz tas pilskalns, ja apkārt jums vairs nav kur iegūt šos resursus. Tā kopiena kļūst trūcīgāka. Ir jāiet arvien tālāk un jāmeklē jauni resursi. Un šie pilskalni kaut kā tie panīkst, jo pilskalns tomēr prasa diezgan lielu resursu, lai viņu uzceltu. Tur ir vajadzīgs to kalnu kaut kā mākslīgi nostiprināt, tur ir vajadzīgi grāvji, terases, droši vien agrajā bronzas laikmetā netais grāvis un terases, bet nogāzes vajag pastāvināt, vajag uzcelt šo te balni apkārt, vajag uzcelt stāvkoku žogu apkārt, vajag uzcelt ēkas apkārt, tas viss prasa ļoti liels resursus. Un ja to uzceļ, un ir skaidrs, ka, teiksim, tuvāko 5 gadu laikā tas viss tiks pamests, tad tas ir skaidrs, ka tas ir vienkārši zemē gandrīz izniekots.
laiks un cilvēku darba spēks, un tāpēc šāds pilskalns pamet, jā, un vairāk tiek dzīvots vienkāršās lauka apmetnēs, taču tās, kā jau es teicu, nevienmēr var atrast. Tās bieži vien mūsdienās tās ir ļoti grūti atrast, jo tās ir gājušas vienkārši bojā, tās nav nosakāmas nekā vairs. Šajā laikā, tātad no 1. līdz 5. gadsimtam Dūzares zemē pastāvējuši vien pāris kapulauki un pilskalni. Tomēr, kā mēs redzam, attēlā pa kreisi sāk veidoties kuršu tauta, sāk veidoties arī citas tautas, no sākuma droši vien jārunā par ciltīm Baltijas teritorijā, un kurši kā tautība veidojas galvenokārt Lietuvas rietumos, Lietuvas tagadējot Lietuvas rietumdaļā, šeit te, jā, es nevaru parādīt, bet uz leju no Dūzares, Dūzarē daļa no Piemaras un Bandavas, tagad toreizējām šīm te zemēm, tā ir kuršu perifērija, bet tomēr Latvijas teritorijā kurši citur neveidojas. Uz ziemeļiem veidojas Baltijas somi, mazliet uz austrumiem zemgaļi, sēļi, žemaiši, vēl kā viens tāds etniskums, vēl neizdalās, tie pa zemgaļiem atsevišķiem, sēļiem atsevišķi un žemaišiem atsevišķi, bet kurši Kurzemē ir sākuši veidoties tieši šeit Dienvidu Kurzemē. Tomēr salīdzinot šo dienvidu rietumu Kurzemes situāciju ar Lietuvas daļu, tā ir bijusi ievērojami retāk apdzīvota, un arī tas, ka šie līdzinieki kapulauki dabā ir grūtāk pamanām. Pilnīgi iespējams, ka šeit to ir vēl, un nākotnē atklāsies vēl arī cita šī te apdzīvotības aina. Tātad, ko mēs varam spriest? Dzīves vietas, jā, kā jau es minēju, Impiltas pilskalns. Tāds tas izskatās, laikam fotogrāfija uzņemta ap 2012. gadu. Šeit jūs uzreiz varat redzēt, ka tas ir pilskalns, ka tas ir mākslīgi apstrādāts zemes pacēlums vai paugurs, ka tam ir terase, un tam ir plakums, un tam ir priekšpils. Varētu pat diezgan viegli ar garu acīm iedomāties, kāds tas ir izskatījies, ka tas ir bijis apbūvēts. Tas ir Lietuvā, un principā šis ir bijis vēlākos gadsimtos Dūzares zemes administratīvais centrs, jeb galvenais, jeb vadības bloks, varētu teikt, moderni Dūzarē. Runājot par apbedījumu vietām, zināmākā agrajā dzelzs laikmetā ir Rucavas Maskatužu kapulauks, kur ir jau apbedīti kurši vai to priekšteči. Kapulauks ir pētīts jau 1924. gadā, arī kara laikā, kas ir dīvaini 42. gadā. Latvija ir Vācu okupācija, arī tad ir Edvards Šturms to pētījis, un arī 1960. gadā arheologs Pēters Stepiņš, kurš visaktīvāk šeit darbojas Dienvidu Kurzemē, pats strādājot Liepājas muzejā. Kopumā ir atsakti 46 apbedījumi, tātad, kas datējumi ar laiku no 3. līdz 5. gadsimtam. Tas atrodas Lietuvas pierobežā, Sventājas upes krastā. Līdzenas kapulauks, akmeņu riņķi, tā izskatās pa kreisi, jūs redzat attēlu, kā izskatās, kā varētu izskatīties šī akmens riņķi toreiz, kad tie ir bijuši veidot, ir arheologa zīmējums datorā jau laikam, tad ir cits kapulauks no Lietuvas teritorijas, bet tie paši kurši tie vien ir, un šādas te savus, varētu teikt, kapu pieminekļus tie veido šāds akmens riņķis, viņš it kā noslēdz šo te mirušo telpu, līdzīgi kā mūsdienās ap kapsētām jūs redzat žogus, un tie ir betona vai koku žogi, vai senākiem tie ir vaļņi vai akmens krauti žogi. Tāpat arī šie ir šie senie robežu zīmes kapiem un arī pieminekļi, lai zinātu, ka tur ir miruši apbedīti, kopienai piederīgi apbedīti. Tos iezīmē ar ne tikai uzkalņiem, bet dažreiz arī ar akmeņu riņķiem. Tātad mirušie ir apbedīti gan kremēti, tātad sadedzināti pēc nāves, gan arī sadedzināti.
tad vienkārši zārkos. Kapa piedevas ir kapa bedres stūrī vai ieliktas arī tās vai cita koka mizas vācelē, kas izodarēta ar vilnu. Tomēr tik skaisti stāstu, bet ir saglabājies diezgan maz. Ir saglabājies diezgan maz, jo laiks ir pagājis diezgan liels un augsne un zeme ir sēduši šīs kapa piedevas. Šīs ir uzskatāmākās, ko jūs redzat. Pa kreisi ir zirglietas, kuršiem ir izteikts zirga kults. Viens mirušais ir pat apbedīts, viņam blakus ir apbedīts rituāli upurēts zirgs. Šīs zirglietas ir ļoti svarīgas. Un tie ir mirušie apbedīti vienkārši tos noliekot uz zemes virsmas un virsū uzbarot uzkalniņu, tātad veidojot šo te kapu piemineku principā, ja, vai ainavā pamanāmu kaut kādu elementu. Un labi, jā, tā ir rotaslietas akta, kas ir saglabājusies, bet šeit tiešām ir tikai daži saglabājušies priekšmeti. Reti atradumi ir kā reti atradumi jāmin rādu apvilkti 2 vairogi. Tie atrasti ir 3. gadsimta divu karavīru apbedījumos. Vairogi ir taisnstūra formas. Ja vēlāk mēs redzēsim, ka tie ir apaļu vairogi, tad šajā agrajā dzelzs laikmetā kurš izmanto taisnstūra vainagus. Vienā apbedījumā ir apbedīts turīgs kurš karavīrs, kapā līdz doti 4 šķēpi, cirvis, kalts, rotas, zirglietas. Jā, un šis ir tas, kuram arī blakus apbedīts ir zirgs. Apbedīts ir zirgs. Kā mēs redzam, tas ir agrais dzelzs laikmets. Dzelzs ir zināma, taču joprojām tā ir dārgs materiāls. Un, ja var atļauties ziedot, mirušajiem dot līdzi kapā 4 šķēpus, vēl cirvi un zirglietas, tad tas tiešām ir bijis ļoti turīgs cilvēks, kam šis dārgais resurs ir ticis veltīts arī viņam turpinot aizsaules gaitas. Tiešām šie radinieki ir, viņu pieminot, ir diezgan daudz ko ziedojuši viņam līdzi. Tā, ejam tālāk. Vidējais dzelzs laikmets. Šeit mēs redzam, ka palielinās apdzīvotības blīvums. Ko tas nozīmē? Kad uzvarē parādās daudz vairāk cilvēku, šeit tiek atkal veidoti pilskalni, apmetnes, apbedījuma vietas. Protams, ja cilvēki kaut kur dzīvo, tie kaut kur ir arī jāapbeda. Tie 3 stūri ir saurupu atradumi un ir arī viens depozīts. Tātad vērtīgas lietas, kas ir noglabātas kaut kur. Tātad cilvēki ir bijuši tik turīgi, ka tiešām viņi nav dzīvojuši no rokas mutē, ka viņiem ir palicis kaut kas pāri, ko viņi briesmu gadījumos vai kaut kur atstājot savus mājas, ir vienkārši norakuši zemē, un tas tur ir arī palicis. Kas tad interesants notiek Dulbzarē vai Dienvidu Kurzemē vispār šajā laikmetā? Viens no centrālajiem notikumiem ir skandināvu vai agrīno zviedru klātbūtne Grobiņā. Grobiņā tas ir, jūs droši vien labāk zināt par mani, kur ir Grobiņa šai kartē. Grobiņas lapsu kapulauks, Grobiņas piedodiet smukumu kapulauks laikā no 650. līdz 800. gadam, tātad no 7. līdz 9. gadsimtam. Tur ir konstatēti Gotlandes iedzīvotāju apbedījumi. Tātad apmēram 150 gadus, pusotru gadsimtu, netālu, salīdzinoši netālu no Dulbzares uz ziemeļiem, ir ieceļojuši zviedri, agrīnā zviedri, viņi tur ir dzīvojuši, bet vienā mirklī ap 800. gadu viss tur beidzās. Tātad otrs viedoklis, kā ap 850. gadu viss beidzas, nav vēlāk apbedījumi par šiem gadiem. Jādomā, ka kurš ir sacēlušies, viņi ir sajutuši šo svešinieku, jau droši vien negatīvo kaut kādu ietekmi, droši vien bijuši ir kārikās ar dažādām tautībām, nesaskaņas. Tā ir bijusi kolonija, tā ir bijusi zviedru apmetne droši vien kaut kur, lai gan apmetne nav atrasta, ir atrasta tikai kapi no zviedriem, un ir notikusi kuršu sacelšanās, un viņi vienkārši ir viņi ir likvidējuši šo te koloniju, un
Zviedri tur vairs nav dzīvojuši. Protams, Zviedri to tā neatstāja, un pēc tam tas viss pasākums turpinās ar Zviedru pretuzbrukumu, iebrukumu Kurzemē, bet par to jau nedaudz vēlāk. Vidējā dzelzs laikmetā sākumā par to, ka šīs attiecības nav bijušas tik vienkāršas vai tik labas vai tik pozitīvas starp kuršiem un šiem te grobiņas kolonistiem, kolonijas iedzīvotājiem liecina tas, ka Pilskalns, kas ir netālu no Dūzeres šeit Lietuvas teritorijā, mazliet uz dienvidiem, Apūles Pilskalns, tiek nocietināts ar papildus valni. Ja pirms tam valnis ir apmēram 3 līdz 4 metri augsts, vai pat vietām tikai 2 metri augsts, tad laikā no 6. līdz 9. gadsimtam, tad laikā, kad šī Zviedru kolonija tur ir, valnis tiek paaugstināts līdz 6,5 metru augstumam. Tad vietām līdz pat 3 reizes augstāks valnis tiek būvēts. Tad aizsardzības pasākumi tiek veikti šajās te kuršu zemēs. Kāpēc tas stāsts ir par Dūzeri, ja tie cilvēki dzīvo it kā uz ziemeļiem? Tāpēc, ka visticamāk, ka arī, ja šie impulsi ir nonākuši pat līdz Lietuvai, pat līdz uz dienvidiem no Dūzeres šajos pilskalnos, tad ir skaidrs, ka sacelšanās šajā te laikā ir piedalījušies, ja Zviedru padzīšanas, ja iznīcināšanas akcijā ir piedalījušies arī Dūzeres kurši, jo tas, ka tā kolonija atrodas it kā kaimiņu zemē, bet etniski radniecīgo kuršu zemē ir noteikti ietekmējis arī viņus. Viņi ir sajutuši, ka nu pat šie Zviedri var sākt izplasties un ieņemt arī Dūzeri. Tātad viņi šai sacelšanā visticamāk piedalījušies ir arī Dūzeres kurši. Būtiski arī šajā laikā ir tas, ka Baltija, viņi nav atrauti kaut kur no pārējās Eiropas. Mēs tomēr īpaši Kurzemē, īpaši kuršu zemes, kurām ir ļoti liela jūras robeža. Pa jūru var nākt gan labais, jaunas ietekmes, jaunas idejas, būvniecība, militārā taktika, rotaslietas, apģērbs, ieroči, tās pašas ietekmes dažādas pārņemtas. Pa jūru ceļo dažādas idejas ar iebraucējiem, zemkopības idejas, amatniecības idejas, ieroči, bet pa jūru nāk arī ienaidnieks. Tad, kā mēs redzam, šie te Zviedru kolonisti. Un Kurzeme noteikti nav atrauta no pārējās Eiropas. Pārējā Eiropā šajā laikā notiek lielā tautu staigāšana, slāvi un ģermāņi. To ir palicis vairāk šīs pašas zemkopības ietekmē, un tie ir palikuši šī dzimstība, droši vien tā demogrāfija iet uz augšu. Un slāvi un ģermāņi sāk spiesties uz austrumiem, uz ziemeļiem arī, uz Baltu un Somu apdzīvotajām zemēm. Un tāpēc mēs redzam, ka atkal atsākas šie pilskalni. Pilskalni kā drošas vietas, pilskalni kā patvērumi, pilskalni kā aizsardzības vietas, pilskalni arī kā vietas, kur var grupēt karaspēku, un karaspēks var būt koncentrēts, principā bruņoti cilvēki var tik koncentrēt un dot pretriecienu vai aizsargāt zemi. Viņi atkal parādās un tiek sākti apdzīvot. Un šis te Impiltas pilskalns, ko mēs redzējām jau mazliet iepriekš, tas jau šajā te 4. 8. gadsimtā, 5. 8. gadsimtā jau izteikti kļūst par Dūzeres centru. Kā tas var notikt, ka kara gadījumā vietējie zemkopji, viņiem nav kur mukt, pirmais, ko iznīcina ienaidnieks, ir vienkāršā tauta. To mēs redzam jebkuros karos, arī mūsdienās, ka visvairāk karos cieši ne jau militāristi, ne jau politiķi, bet vienkārši šie cilvēki. Tad arī zemkopji. Viņiem kaut kur ir jūtot, ka karš tuvojās, un toreiz jau ziņnešu sistēma droši vien strādā, ne tik ātri kā mūsdienās, bet tomēr strādā. Zemnieki jūt un dzird, ka tuvojās karš, viņiem kaut kur ir jābēg no savām mājām, lai glābtu dzīvību. Viens ir, viņi bēg mežos, kur karaspēks nevar pārvietoties, un otrs, viņi bēg uz šīm te pilskalniem, kur viņi zina, ka viņus aizsargās. Un šis te Impiltas pilskalns, viņi jūt, ka tur ir drošība, un tāpēc viņi sāk respektēt ar katru šo te kargājienu, ar katru šo te militāro kustību, ar katru patvērumu atrašanu šajā pilskalnā. Viņi to sāk respektēt kā centru. No šeit ir droši, tad šai varai, kas šajā pilskalnā dzīvo, mēs varam uzticēties, šeit mēs varam gūt patvērumu. Un tāpēc šis pilskalns sāk kļūt par līderi, viņš sāk veidoties kā tāds vadības centrs.
Tā. Jā, Apūles pilskalns. Tas ir Dūzarei tuvākais pilskalns. Vidējā dzelzs laikmetā diezgan liels pilskalns Lietuvas teritorijā. Apūles pilskalns to sauc lietuvieši paši. Diezgan stiprs. Un arī šis pilskalns tiek pastiprināts šajā laikā. Tad ir skaidrs, ka militārie draudi tiešām ir auguši. Tā. Lēnām ejam tālāk. Dūzare vēlajā dzelzs laikmetā. Šajā laikā Dūzare kļūst vēl blīvāk apdzīvota. Arheologs Evalds Mugurevičs min 14 apdzīvotas vietas Dūzares zemē. Šeit mēs redzam arī parādās tāds pieminekļu veids kā ugunskapi ap 11. 12. īpaši 13. gadsimtu un līdz pat 15. gadsimtam, kurši savus mirušos kremē. Viņi savus mirušos kremē. To lielā mērā saist ar skandināvu ietekmi, lai gan kremācija, kā mēs redzējām, šeit jau ir notikusi bronzas laikmetā. Iespējams, tā ir šo zemi tradīcija, iespējams, to ir ienesuši skandināvi, jo ir skaidrs, ka šajā te ap 12. gadsimtu, kad savu lomu zaudēja skandināvu vikingi, kurš pārņem, tad nestāv tukšs šī te niša, šis te vikingu laukts nestāv tukšs, un tajā parādās kurši, un viņi paši sāk doties pa jūru dažādos iekarojumos, un viņi daudz ko aizgūst arī no skandināvu zemēm, iespējams arī apbedīšanas veidu. Jā, šeit mēs redzam apdzīvotību. Dūzarē, vēlajā dzelzs laikmetā. Šis ir tas droši vien, par ko stāstīs Gunta daudz vairāk. Tīras puru depozīts. Es varētu pakavēties vien pie ieročiem. Tātad purvā atrasts ir apģērba rotaslietu un ieroču. Tātad depozīts ir noglabāts vienu vietu dažādas lietas. Jā, mēs redzam, ka ir vairogs, tāds jau izskatās iepriekš, tie bija taisnstūra veida vairogi, tad šeit jau kurš lieto apaļu vairogu, šeit lieto šķēpu, tik garš tas apmēram varētu būt, 2,5 līdz 3 metri. Nu jā, un, protams, kuršiem raksturīgie dzeramie ragi šeit ir piesieti pie jostas, bet tiešām tālāk, lai un par to pastāsta. Tā, šis ir, protams, mūsdienu zīmējums, mūsdienu mākslinieces Ainas Augsnītes versija par to, kāds ir izskatījies šis zviedru atriebības gājiens Kurzemē par to, ka kurš ir iznīcinājuši šo skandināvu koloniju pie Grobiņas. Zēburgas pils, jeb Jūrpils pils, ko visbiežāk arheologi saista ar Grobiņu. Lietuviešu arheologi vēlas redzēt, ka tā varētu būt Apūles pils, jo arī tā ir tikusi nodedzināta šajā pašā laikā, taču pirmā visdrīzāk arī tā ir bijusi nodegusi ap šo laiku. Taču pirmā noteikti Zviedriem būtu pa ceļam bijusi Grobiņa arī vieglāk pieejama, jo tā ir tuvāk jūrai. Tātad Zviedri atriebjoties, uzbrūk, izlaupa un pēc tam nodedzina Grobiņas pili. Tas ir Zviedru tuvākais karagājiens. Iespējams, ka viņi ir gājuši arī caur Dūzari, jo, lai nonāktu Apolē, ir kaut kā vai nu jāapiet Dūzari vai jāiet tai cauri. Iespējams, tie ir gājuši tai cauri vai nonākuši no Lietuvas puses pa kādu upi tur tuvumā. Ap 850. gadu notiek šis uzbrukums. Kuršu dzīvesvietas par tām, kurši noteikti nedzīvo viensētās, vismaz šeit Dūzarē, līdz kādam 14. gadsimtam tie dzīvo ciemos, arī mūsdienās. Mēs varam redzēt ciemus Kurzemē. Tipiska aina ir šie ķoniņu ciemi, tas gan ir vairāk uz ziemeļiem, ap Kuldīgu. Tie ir saglabājuši šo seno ciemu struktūru vēl 20. gados, kur dzīvo viena ģimene.
māte ar tēvu, viņu bērni, mazbērni, brālēni, māsītes. Tad būtībā ļoti liela ģimene, savstarpēji radniecīga ģimene dzīvo ciemos. Šādu te ciemu apraksta vikings Skala Grimsons, kurš ir bijis sirojumā pa Kurzemi. Tiesa, atkal tikai viņa vārdi. Mēs varam tiem ticēt vai neticēt. Iespējams, viņš ir atgriezies dzimtenē un daļu no šīs te sāgas, ja tas ir tādā dzejā izteikts stāsts, viņš ir izdomājis, sacerējis, lai radītu par sevi tādu lielu varoņu tēlu, ka viņš ir atgriezies un kā viņš ir ticis galā ar Kurzemi. Bet svarīgais ir tas, ka viņš diezgan apraksta, varētu būt diezgan precīzi apraksta šo te kuršu ciemu. Tur ir vecākais, tātad ciema vadītājs, ciema administrators, ciema mērs, ciema vecis un tātad daudzas guļbūvē celtas ēkas. Un kas ir, ciems ir apjosts, kā jūs redzat zīmējumā, mēģināts rekonstruēt tādu stāvkoku žogiem palisādi visapkārt. Labi, ejam tālāk. Kā jau es minēju, 12. gadsimtā noteikti, kurši pārņem šo te vikingu lomu un viņiem nav svešas Skandināvu zemes, pat Dānija, Elandas salām. Viņi sakauja dāņus 1170. gadā. Protams, tā ir tikai pirmā diena. Viņi paši rīkojas kā vikingi. Viņi ir pieredzējuši vikingu uzbrukumus, Skandināvu uzbrukumus savā zemē. Viņi pazīst to taktiku. Viņi paši ir uzbrukuši Skandināviem viņu zemēs. Viņi pazīst viņu pilsētas, viņu aizsardzības spējas un taktiku. Un viņi iebruka arī Elandas salā ar šādiem kuģiem, laivām būtībā kuģi tie nav, tās ir laivas, buru laivas, kurā katrā varētu būt ap 20-30 cilvēku. Ja mēs šeit izskaitām 2, 4, 6 laivas, tātad 120 līdz 150 vīri, savu veidu desants Elandas salā. Protams, otrā dienā dāņi savāc savu karaspēku un kurši tad attiecīgi ir zaudētājos, un tikai dažas laivas no tām atgriežas atpakaļ Kurzemē. Tie dabūna mukt un daudzas nogalina turpat uz vietas šajā te salā. Tālāk zemju pārvalde, jā. Tas jau ir tuvāk 13. gadsimtam, kad mēs varam sazīmēt šīs te kuršu zemju robežas daudz noteiktāk, un rakstītie avoti min arī Reks, latīniski tas ir karalis, daudz strīdus, vai viņš ir bijis karalis, vai valdnieks, vai līderis. Mums jāsaprot, ja latīņu autors Indriķis, kurš pazīst Rietumē Eiropā, kas ir karalis, ja viņš min vārdu Reks, karalis, tātad viņš var šo te, protams, mazāku teritoriju pārvaldnieku Lamekinu saistīt. Viņš saredz viņā šo te karaļa titulu. Viņš nav vienkārši vecākais, tas ir daudz vairāk kā vecākais. Un ar viņu tiek vēstas arī sarunas. Pāvesta sūtnis Alns Balduīns 1230. gadā slēdz līgumu. Pāvests neslēdz līgumu ar kuru katru zēnu. Pāvests slēdz līgumu ar pēc iespējas augstāk stāvošu personu, lai neciestu paša pāvesta prestižs reputāciju. Tad, principā, karaļa statusam tuvs stāvoklis ir bijis šim te Lamekinam. Tas ir 30. gadu zīmējums. Protams, ka Lamekinu mākslinieks Ludolfs Liberts nav ne redzējis, ne saticis. Viņš ir tikai iedomājies, kāds viņš ir. Un šis te mākslinieks tāpat glezno arī Viestardu, laikam, Visvaldi, vēl divus citus baltu tautu karaļus, kas ir minēti kronikās. Lūk, šis te līgums tiek noslēgts. Šis te līgums tiek noslēgts miera līgums 1230. gadā, un domājams, ka no tā ir cēlusies miera kurss nosaukums, kas šeit ir Vanemā. Tas ir somugrisks, jau lībisks nosaukums, principā tā teritorija ir miera kurss. Lamekinam nav bijusi pakļauta visa Kurzeme, visdrīzāk, ka noteikti. Visnotaļ, ka viņš ir valdījis šai miera kursā un Ventas Leitecē, Piemarē, Bandavā zemēs, varbūt arī daļā Dūzeres. Tālāk nedaudz par kuršu cīņām 13. gadsimtā. Kurši sakauja krustnešus Irbas jūras šaurumā, tātad
tas ir pats krusta kara sākums, rudenī karošanas sezona, šeit atbrauc šie krustneši karotāji, viņi karo, iekaro jaunas zemes, kristī vietējos un rudenī brauc prom. Kurši atgriežas no sirojuma šā te 13. gadsimta sākumā, ierauga krustnešus un ir skaidrs, ka tiem ir kaut kas jādara, vai nu jāmūk, vai nu jākaro, jācīnās ar viņiem, kurši ir pieredzējuši jūras kaujās. Savukārt krustneši tie vairāk, lai gan viņi nāk no Ziemeļvācijas, arī tātad pie jūras teritorijām, viņi vairāk ir sauszemes cilvēki un nepazīst šīs te jūras kaujas taktikas tik ļoti. Tie pārsēžas vieglās laivās, jūs redzat, šajā laivās tie ir krustneši. Protams, ka tas atkal ir mākslinieki tikai versija par šo tēmu. Savukārt, kurši paliek savās, viņiem nav kur pārsēsties, viņi paliek savās buru laivās, sakrauj smago kravu balastu visu aizmugurē, priekš šīm laivām paceļās gaisā, un viņi esot priekšā, vienkārši no augšas šos te krustnešus nogalina. Jā, nogalina no augšas, jo viņi ir loģiski kaujā pacēlušies augstāk ar šķēpiem, un visdrīzāk ar šiem āvas cirviem. Šie ir kurši tipiskie ieroči, āvas cirvji. Ar šādu cirvi, jūs redzat, viņš ir garā kātā, 2 metru garā kātā, jūs ar vienu daļu varat ķeksēt, ar to priekšdaļu jūs varat tā kā durt, un jūs varat arī cirst. Un, ja vajag, jūs arī ar cirvja pieti varat veikt sitienu. Tad kaut kas ļoti līdzīgs Rietumē Eiropā vēlāk izmantotai helebardai. Tie ir mazliet vēlāki cirvji, 14. gadsimta cirvji, kurši nekur nepazūd. Protams, ka tie vairs nevar būt kā vikingi, jo viņi ir Livonijas pavalsnieki. Taču 14. gadsimtā kuršus iesauc Livonijas ordeņa flotē, tie turpina, un Livonijas ordeņa flote Baltijas jūrā tiek galā ar pirātiem. Kurši ir tas spēks, kuri paši ir nesen bijuši pirāti, viņi pazīst pirātu taktiku, un viņi veiksmīgi palīdz Vācu ordenim Baltijas jūrā nodibināt kārtību. Tik galā ar šo piratēriju, viņi apkaro pirātus, un šie ir 14. gadsimta kuršu cirvi, jeb abordāžas cirvi. Vienkārši ar šiem cirviem ir ļoti viegli nogremdēt pirātu kuģus. Tiem ir smags piets, tātad smaga šī galva un garš asmens, ar ko var izsist caurumu. Šie arī ir kurzemē atrastie cirvji. Jā, kuršu uzbrukums Rīgai 1210. gadā, liela kuršu spēki, iespējams arī no Dūzaras pie jūras teritorijām. Uzbruk Rīgai, Rīgu tie neieņem, kas ir ļoti dīvaini, jo 1210. gads Rīgai ir tikai 9 gadi. Pilsēta gan ir apjosta ar mūri, taču kurš ļoti labi pazīst šīs te Ziemeļa Eiropas pilsētas. Es domāju, ka, protams, kad ir kaut kādi papildu spēki, nevar būt tā, ka viņi nevarētu būt ieņēmuši Rīgu. Viņi, protams, to neieņem, bet viņi pazīst šos nocietinājumus, viņi saprot, kas ir Rīga. Iespējams, ka viņi tikai demonstrē spēku. Un pēc tam mēs redzam, ka apmēram kādus 20 gadus kurzemē ir relatīvs miers. Iespējams, viņi tikai atbrauc, demonstrē savu spēku. Protams, ir kritušie, jā, kā jau tas uzbrukumos notiek. Bet viņi sev piesaka, ka viņi ir, ka mēs šeit esam un ka mums nevajadzētu aiztikt. Un uz kādiem 20 gadiem viņi iegūst šo te mieru. Pēc tam pāris dienas viņi uzturas pie Rīgas. Tas vien nozīmē, ka šis spēks ir bijis iespaidīgs, jo viņiem neviens neuzbruk, neviens nedzen prom viņus no pie Rīgas, teiksim tā. Viņi sadedzina savus mirušos un dodas prom. Kā notiek šī te kremācija, par ko es jums solīju pastāstīt? Apmēram šādi. Lai toreiz šāds kremācijas rituāls būtu veiksmīgs, lai šis mirušais tiešām viss paliktu no viņa tikai pāri kalcinēti kauli, ir vajadzīgs apmēram 3 kubikmetri koksnes. 3 kubikmetri koksnes, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc pēc tam, kad kurzeme nonāk ordeņa un bīskapa pakļautībā, šo te uguns rituāls aizliedz šo te mirušo dedzināšanu, jo vienkārši strauji tiek izcirsti meži. Arī tas ir viens, protams, arī reliģiski apstākļi, jo šāds te bēru veids ir pagānisks, tas nav kristīgs. Taču gan bīskaps, gan ordenis, kam pieder zemes kurzemē, šo te visu aizliedz. Tā, man laikam ir jābeidz. Tā tas izskatās, jā, tas ir vesels rituāls. Tas ir vesels rituāls, jo, protams, šādas te, tas nav vienkārši bēršs, šādas te
pasākums atstāja diezgan dziļu psiholoģisku iespaidu uz klātesošajiem, nu tad viņi te, jā, lieto, mēs redzam priekšplānā, lieto droši vien miestiņu, ziedo ik pa laikam ugunī dažādas rotas lietas. Šādi te izskatās šīs te rotas lietas, tad, kad tās ir sadegušas. Tās augšā ir aproces tur pa labi, lejā ir dažādi sakusumi. Tās gan ir vēlākas 14. 15. gadsimtā, bet arī tad vēl vietām šie uguns apbedījumi tiek veidoti. Šis te rotas vienkārši saklūst, saplīst vai deformējas. Tā, te nedaudz par citiem apbedījumiem, par skeletu apbedījumiem 14. gadsimtā. Jā, no, teiksim, Rietuma Eiropas tradīcijā šajā laikā bruņinieku apbedīja, un par viņu mēs varam iegūt ziņas, apskatot viņu kapaplāksni kādā Rietuma Eiropas baznīcā. Tad toreiz vietēji iedzīvotāji, tajā skaitā arī Kurzemē savu mirušo, kad šo kremāciju aizliedz, viņi apbeda skeletu kapos, un tāds izstās apbedījums, kad tas ir atsekts. Bet mēs būtībā šeit redzam to pašu bruņojumu. Mirušajiem pie galvas ir šķēps, kas ir Rietuma Eiropa, kas ir vācu, skotu karēvim. Pie jostas viņam ir cērtamais ierocis cirvis, kas skotu karēvim, protams, tas ir nedaudz turīgāks, ir zobens. Pie kājām pieši arī skotu karēvim ir pieši. Un būtībā šāda te atstāja piemiņu par kādu aizgājušu kursi viņa piederīgie tiem, kas piedalās bērēs. Un tad tie, kas piedalās bērēs, tad tā informācija saglabājas apmēram 2 paaudzes, 3 paaudzes. Protams, jā, tas nav tas, kas skotu karēvis, par kuru piemiņu ir joprojām dzīve. Mēs varam redzēt, kāds tas ir izskatījies. Nu jā, tie ir atradumi no 15. 16. gadsimta un meitenes vainags labi saglabājies. Tas gan ir vairāk uz ziemeļiem Kazdangā. Nu jā, un tās ir Kuršu zemes. 14. 15. gadsimtā sarkanu mēs redzam laikam ordeņu zemes, jā, un ar zilu ir bīskapa zemes. Jā, labi, teiksim paldies, un jā, nu, ir kādi jautājumi. Jā. Tajā vidējā akmens laikmetā krama darba arī, kā viņi nonāca pie tiem jautājumiem? Ir vietējais krams, kas ir mazkvalitatīvs krams, un ir krams, kurš tiek iegūts maiņas ceļā. Tie maiņas sakari ir diezgan intensīvi. Arī tādā laikā? Jā, arī tādā laikā notiek. Nozīmē, ka ir ceļotāji, kurus neaiztiek? Jā. Tirgotāji ceļojošie. Akmens laikā? Jā, arī tad, jā. Man ir vēl viens jautājums, tad izējot pēc tās kontūra līnijas, kas robežu, varam uzskatīt, kad priekuli ir tajā robežā dūzers vai tomēr pusi paliek pie bandos? Redz, tik smalki to robežu neviens nav novilcis. Arī Googlā ir šis versija par to, ka tās upes ir kā kontūra līnija, tā kā tās robežas. Jā. Ir divas upes. Tad priekuli ir divās daļās. Puse ir Bandavā un puse ir... Kurā daļā mēs esam? Bandavā. Nu arī drošībā. Ko teiksim, paldies pagaidām? Jā, paldies.